Čau, es tur. Prieks, ka atnāci. Mēs šodien būsim tādā kafejnīcas estētikā. Mēs atrodamies Dzirnavielā 60 Kraftburgeru telpās. Mūsu šīsdienas viesis ir Mārtiņš Mancāns, Enefit Latvija vadītājs, un mēs runāsim par enerģijas biznesiem, par dažādām nišām, kuras jūs patiesībā arī varētu realizēt tepat Latvijā. Tā kā sekojiet mūsu raidījumam un būs ļoti daudz foršas idejas. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Ester. Forši, ka ieradies pie mums ciemos. Šis podcasts ir par biznesa idejām. Tagad tu esi enerģētikas nozars pārstāvis, tad mēs esam sagatavojuši gan no savas puses pāris biznesa idejas, un iespējams arī tev kaut kas arī varbūt ir padomā par enerģētiku kā tādu. Bet tu pirms vēl mēs ieslēdzām mikrofonus, pieminēji, ka ar saules paneļiem viss iet lēnām uz beigām no biznesa viedokļa. Un es tieši nesen braucu pa Ventspils šosei un es redzēju, ka tieši būvē kaut kādu ārprātīgi lielu teritoriju tieši šoseis malā. Tie neesat jūs? Nē, es vairāk domāju tieši privātpersonas un biznesu, ka liels piesātinājums ir. Un saules paneļi kā tādi industriālajie parki jau tiek vēl joprojām būvēti, bet es runāju vairāk par to, ka saules paneļus reti, kad šobrīd liek jau viens pašs vairs, tā kā bez papildu tehnoloģijām. Tagad aizvien vairāk būvē hibrīdu parkus, ja mēs runājam par industriālajiem, tā kā kombinē tur saule plus vējš plus baterijas. Privātpersonām un biznesam reti, kad jau šobrīd kāds izskata variantu ņemt tikai saules paneļus, bet kombinējā tos ar akumulatoriem pamatā kopā. Jo saules paneļiem tā viena problēma, kas šobrīd iezīmējas, ir un arī vējam ir principā šīs cenu svārstības, un tajā brīdī, kad saule ražo, un, piemēram, ir saulaina diena, tad mums cena biržā ir tuvu nullei. Ja, un tad, lai nenodotu pārpalikumu tīklā tieši zemākajā punktā, tad parasti uzliek akumulators, kur, kad cena ir ļoti zema, ieliekam enerģiju akumulatoros, un tad, kad tā vakarā pieaug, tad paņem atpakaļ no akumulatoriem. Tādā veidā optimizējot to ražošanu. Tu esi dzirdējis par Egijas Gailumas un viņas komandas jauno biznesu? Ja? Esmu. Jā, lūk, man liekas, ka tas ir viens no mehānismiem, kā viņi ar šīm baterijām, tad akumulatoriem tad varētu darboties. Akumulatori ir viens no lielākajiem trendiem šobrīd. Un daudz saka, ka tas ir jaunais Eldorado vai Bitcoins. Un tad tie pirmie peļņas rādītāji ir ļoti augsti, jo pēc šīs atslēgšanās no Krievijas tīkla un ar to, ka ienāk vairāk atjaunīgie resursi, vējš, saule, kur ir nekontrolējami principā, cenu svārstības ir ļoti liels, un tad tie akumulatori palīdz izlīdzināt cenu svārstības. Un atveras arī jauni tirgi, kā tur varbūt tur pārāk dziļi neiešu, bet balansēšanas tirgi, lai noturētu gan frekvenci, lai noturētu elektroenerģijas tīklu stabilu, jo viņam jābūt visu laiku stabilam. Un, lai to izdarītu, tad augstspējuma tīkls iepērk šīs rezerves jaudas un baterijas ļoti labi palīdz tajā. Un tur tas atpelnīšanās periodi ir daudz ātrāki. Tas ir šobrīd tā ir, bet mēs jau redzam ļoti lielu interesi un kā saka, tas Latvijas sakot, pipelines ir ļoti, ļoti liels jau šobrīd uz projektiem, kuri nākotnē nāks iekšā gan biznesam, gan citādi. Un kas notiks vēlāk, un tās cenas visticamāk kaut kādā brīdī nedaudz stabilizēsies. Lai gan no otras puses atjaunīgie resursi arī viņi spiež šīs cenas atkal svārstīgākas, līdz ar ko tā grūti prognozēt. Bet šobrīd tas ir liels trends, tieši vispārvaldība. Tā. Bet, principā, es kā tāds neliels uzņēmējs potenciāli es varētu iegādāties varbūt tādus 4 konteineru tipa akumulatorus, un es varu kaut kādā veidā viņus tad likt lietā no biznesa viedokļa? Jā, droši nāc uzliksim, bet ja nopietni, tad mēs vienmēr iesakām, ka nevajadzētu tās akumulatorus likt tīri spekulatīvos vai tīri balstīties uz cenu svārstību principu, bet ja tev ir papildus, teiksim, ja tu pats patērē elektroenerģiju pietiekši tev ražotne vai ja tu ražo pats elektroenerģiju, tad akumulators vienmēr būs noderīgs. Un paļauties tikai uz balansēšanas tirgiem ir varbūt nedaudz riskanti. Vienlaikus tās prognozes rāda, ka tas strādā šobrīd un strādās visticamāk
nākotnē, bet tikai uz to paļauties droši vien, ka neieteikt. Un ieteiktu tev taisīt tādu kārtīgu biznesa case, saprast, kā tev esošo saimniecisko darbību tu vari uzlabot. Ir arī akumulatoriem papildus citas funkcijas, nav jau tikai tur spēlēties ar biržas cenām vai balansēšanas tirgiem, bet arī kaut vai tie paši nepārtrauktības nodrošināšana. Mums vada vairāk klienti, kas uzstāda baterijas, lai vienkārši viņiem viena mini strāvas pados noraustīšanās izraisa tūkstošiem zaudējumus, €1000 zaudējumus, līdz ar ko šī akumulātori darbojas arī kā upši, kā rezerves, lai nodrošinātu nepārtrauktību. Vienkārši. Jā. Pieņemsim, ka Mārtiņ, tu tagad nebūtu vairāk Enefit vadītājs, vai arī, kā sacīt, mēs ar tevi taisījām, nebija runa par to, kad atlaist sevi. Sakiet, lūdzu, cik no jums savā karjerā esat atlaiduši kādu komandas biedru? Esat spiesti atlaist? Arī tā, mēģinu saskatīt. Lielākā daļa labi vadītāji, kārtīgi atlaidēji. Un sakiet, cik no jums esat savā dzīvē atlaiduši paši sevi? Daudz mazāk, citas labprātāk. Tas ir saprotams. Labi, hipotētiski pēc kaut kāda laika, piemēram, tu nebūtu vadītājs, un kas būtu tas nākošais biznesa case, kur tu gribētu investēt savus laiku un idejas? Jā, man interesants šķiet īstenībā energoefektivitātes jautājums. Un ja mēs skatāmies no tādas perspektīvas, man ir savas atbildības. Ja es gadījumā sevi atlaižu un tā notiek, tad man tomēr nozarē ir kaut kādu brīdi, varbūt es nevaru vairs konkurēt ar savu darba vietu. Ja, un, protams, tas ir normāli, bet teiksim, kur es redzu tādu potenciālu, pasaulē ir vairāki trendi un kā tās. Viens no tiem, kas ir īpaši izteikts Latvijā, ir, mums ir ļoti daudz ēkas, kas ir nesiltinātas, kas nav renovētas. Un kaut kādā brīdī gan maksātspēja palielinoties, gan vispār varbūt arī padarot šos procesus vienkāršākus. Kaut kas ar šīm ēkām būs jādara visticamāk. Un tas no tādas loģiskas perspektīvas, man liekas, ļoti potenciāls tur ir noteikti un jautājums, kas tur notiks. Un arī no tāda personiskā viedokļa arī man ļoti patīk. Man šķiet, ka ir tik forši dot jaunu dzīvību kādām, teiksim, jau savu laiku nokolpojušām lietām vai ēkām. Man laukos brālis atjauno lauku māju, kur es 11 gadi, un man liekas, tik forši, un tu atstāji to lauku, to veco šarmu, bet tu viņai iedod jaunu dzīvību. Un tādā veidā, ja skaties, ir kvalitatīvi atjaunotas ēkas. Es vienmēr ļoti priecājos braucot garām un iekšēji slavēju tos, kas vada to projektu. Bet man liekas, tas iekšēji tāds renovators, ne? Tā patīk kaut kādas renovēt lietas, sākot no soliņa, alūksnes mājā, beidzot ar mājām. Jā, tas būtu tāds pensijas vai pirmspensijas sapnis uzsākt tādu mazu rūpalu, kuras varētu kaut ko atjaunot. Bet tā ir. Man patīk arī pārmaiņas, tur redz rezultātu un kopumā tāda dinamika man saista, un tādā veidā es ļoti labi jūtos arī mūsu kompānija Enefit, kur mēs esam arī tāds tirgus izaicinātājs. Ja. Mēs mēģinām būt aktīvi, nedaudz reizēm agresīvi, bet ar labiem piedāvājumiem, tā kā nedaudz mainīt tirgu ar klientu apkalpošanas kultūru un tā, kā radīt kaut kādu jaunu pieredzi. Jā, jo viena lieta, kas man ieinteresēja no tāda mārketinga viedokļa, tu teici iepriekš, ka tu esi bijis pārdošanas vadītājs Enefitā, un jūs ļoti īsā laikā ieguvāt 100,000 klientus Latvijā, tikai cik es saprotu. Vispār mēs drīkstam par to runāt? Drīkstam. Jā. Un tu tur pieminēji diezgan agresīvas tās stratēģijas. Tad tu vari nedaudz, mēs varam tur double kliku uz šito tēmu par pārdošanu Latvijā un par vispār par to, ko nozīmē agresīvu pārdošanu.
Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Jā, mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Es vadīju tieši privātpersonu klientu segmentu, un gan pārdošanu, gan to projektu ienākšanas tirgu, jo no Enefit Latvijā ir jau ap 20 gadiem, 19 gadus, un privātpersonu klientu segmentā tagad 6 gadus apmēram, un tad atnākot uz Enefit, es vadīju šo projektu, lai ieietu privātpersonu klientu segmentā, tur viss no A līdz Z principā. Protams, tajā laikā tās cenu atšķirības starp tirgotājiem bija tā kā, ļoti minimāls. Un tad bija jādomā radoši veidi, kā salīdzinoši ātri to datubāzi palielināt. Un mēs, jāatzīst, bijām, un to var arī, teikšu godīgi, tur vēl izlasīt kaut kur Google reviews, ja, vai arī, ka mēs bijām diezgan agresīvi, mēs izmantojām arī tās saucamas robotzvanus, ja, un kur nejauši ģenerētām bāzēm mēs apzinājām tūkstošiem klientus vienas dienas laikā, un protams, ka nejauši tādas ģenerētas bāzes, viņas rada arī negācijas, un ja tu sazvani bērnus, vai var arī tā gadīties. Un tad mēs aizvien, protams, pilnveidojām tos algoritmus, bet vienā brīdī izlēmām atteikties jau no šīs prakses, kad jau arī tāds kritiskais klientu skaits jau bija sasniegts. Bet 100,000 klientus mums palīdzēja noteikti sasniegt arī šī energo krīze, par ko mēs visi esam dzirdējuši, vai redzējuši, vai izjutuši 2000 vispirms jau pēc Covid, kad samazinājās pieprasījums pēc elektroenerģijas, līdz ar ko, kas ietekmēja arī, un otrs ir gan ir citi tur apstākļi, protams, pieprasījums tas viens, un otrs jau tad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izēvielu cenas strauji pieauga, īpaši gāze, ja? Un tā gāzes cenas un gāzes iztrūkums radīja vilni, kas vēlāk atspoguļojas jau elektroenerģijas cenās, un pēc tam jau ar laiku nobīd visās cenās, principā, mazumtirdzniecībā. Elektroenerģija ir iesaistīta visur ražošanā, pārdošanā, vispārējais. Tu patiesībā biji diezgan pateicīga augsne uz krīzes bāzes. Jā, un tajā brīdī vienkārši cilvēkiem šī zināšanas, interese, visi kļūst par enerģijas izpratējiem un sāk salīdzināt piedāvājumus, jo arī mūsu kolēģi citās kompānijās izvēlējās dažādas taktikas, tur mainīt cenas, piemēram, mēs konsekventi pieturējāmies pie tā, ka, ja līgums ir noslēgts, cena tāda ir, neskatoties to, ka viņa tirgū šobrīd biržā maksā tur 50 centus par kilovatstundu, mums daži klientiem tur bija 5 centi, 10 reizes mazāk, mēs tā arī turpinājām. Un tas ļāva gan tā pieeja, gan vienkārši arī kopumā tas tirgus interesi ļāva, protams, mums piesaistīt lielu klientu bāzi, un mēs šobrīd esam otrie lielākie pagaidām. Es pieķeršos vienai no idejām. Doma varbūt pavisam vienkārši, bet Latvijā, man liekas, pagaidām vēl nekas tam līdzīgs nav. Tas ir par elektroauto uzlādes stacijām. Ir viena kompānija Amerikā, Volta Charging. Viņi jau pasen vispār darbojās, bet tas tā pamatprincips ir, kad elektrību var lādēt bez maksas. Bet tas viņa biznesa modelis balstās tajā, kad viņiem ir milzīgs reklāmas ekrāns, un tas ir tas mehānisms, kā viņi pelna. Kā tev intuitīvi liekas, šis te varētu Latvijā aiziet? Amerikā pirmkārt ir lētāka elektroenerģija, var vieglāk iedot uz maksas, bet otrkārt
Daudzreiz lētāk, cik lētāk ir? Es nesen skatījos tos grafikus, tā cauri gadiem, es tā aptuveni, ja salīdzinu ar Eiropu, tad, manuprāt, es atceros ap 2 reizes un aptuveni tā, vidēji. Arī te apkārt mūsu reģionā, protams, ja salīdzinu arī Somija, Zviedrija, arī tur reģionāli ir lētāka elektroenerģija. Bet, lai gan Latvijā šobrīd strauji un Baltija piedzen ar visiem vēja parkiem un saules parkiem, kur ir ļoti zemes. Mums bija rekordi, kur mums vienā dienā bija 7 stundas negatīva elektrības cena, negatīva. Tā kā piemaksā par to, ka tā lietā. Jo elektroenerģiju kopumā īsti tādā ilgtermiņā nevar uzkrāt. Cik tu saražo, viņu vajag uzreiz izbalansēt un patērēt. Tā, un jautājums bija par biznesa ideju, par to, ka varētu prasīt nemaksāt par elektroenerģiju, bet likt noskatīties reklāmas. Man liekas, tā pirmšķiet uzreiz šķiet, labi, tas uzlādes vismaz princips, kā viņš darbojas, tu pieeji pie tā ekrāna, klik, ieliec lādētāju un klik, un tu aiziet projām, vienkārši aiziet uz veikalu. Atnāc pēc 15 minūtēm, klik, izņem viņu ārā. Tad kā īsti tā reklāma, tu redzi viņu 2 sekundes apmēram. Benzīntankos tu vēl pildi, un tu vari tur tās 20 sekundes vai cik sekundes, vai 50 vai minūti, tu vari tā kā skatīties, tu nav ko darīt. Bet tur elektrouzlāde ir burtiski tā klik, tad ej projām. Bet kaut kas tur strādā, ja viņiem kaut kas tur ir. Tad varbūt jāpēt. Paldies tev, papētīsim. Nē, tur vienkārši viņi pārdeva to kompāniju, neatceros kam, pa 169 miljoniem, man liekas, ka Shellam pārdeva to voltu. Okay. Un acīm redzot, tas modelis tur acīm redzot darbojas. Bet es arī, kad es biju Amerikā, es tieši tāpat darīju. Es vispār nepaliku tur tās 20 minūtes, ko es tur gaidīšu. Skaties reklāmu, varbūt ļoti laba reklāma. Nevienu filmu kaut kādu jārāda. Filmu, kur ir product placements, varbūt tā. Okay, labi. Seriāls Latvijas. Tad varētu. Kaut kas tāds. Jā, tā kā neizlaistā, nepublicētā sērija. Nelūk tos viesus varētu raidīt. Tad īsti mētu pat 10 minūtēs. Skaties, ik pa laikam kaut kur parādās kāds burgers, starp citu vai kas. Jā, vai grupa Klaidons izlaidus jaunu dziesmu. Jā. Tāds varbūt arī kaut kas nostrādā. Bet ja tā nopietni, iespējams ir tur potenciāls. Jautājums ir, kā tas ir viss atrisināts, jo reklāmas, viena no lietām, kas reklāmai, protams, svarīgi ir, viens ir, ka tu viņu redzi, noskaties, un otrs ir, cik daudz cilvēki to redz un noskatās. Un šobrīd, diemžēl, no elektroauto uzlādes varbūt tirgus nav tik attīstīts Latvijā. Lādētāji šobrīd ir ļoti daudz salikti publiskās vietās, bet elektroautomašīnu skaits pēdējā gada laikā nav ticis lādētāju pieaugumam līdzi. Jā? Jā, un ja kādreiz bija bažas, ka tur nopirkšu elektroautomašīnu nebūs kur uzlādēt, var tikai privāti mājās, vai arī es nezinu, kur tad šobrīd ļoti, ļoti strauji tīkls ir attīstījies. Faktiski gandrīz jau ļoti daudziem veikaliem pie topiem un citiem ir lādētāji, un tā īsti vairs nav problēma, jo var, ka viņi ir arī ātri. Tu ieej tiešām burtiski pie klikšķi, ieej veikalā, 15 minūtes iznāc ārā, un tev faktiski nedēļai gandrīz jau pietiek. Bet un tas aspekts, kāpēc es to saku, ka tev vajag, lai reklāmu pelnītu, tev vajag daudz interakcijas, tev vajag daudz cilvēkus, kas to redz. Un šobrīd droši vien ir vieglākas alternatīvas, kas sasniegt auditoriju un lētākas. Bet es pieļauju iespēju, ka labā lieta tajā visā ir, ka tā auditorija, kas ir elektromašīnu lietotāji, viņi ir specifiski šobrīd un interesē daudzus reklāmdevējus. Tas gan jā. Labi, tad ir 50-50. Latvijā tu saki šito te labāk neriskēt, jā? Varbūt ne šobrīd, bet elektroautomašīnu trends, viņi katru mēnesi Latvijā arī pieaug. Un tas ir tikai kā trends, un ja mēs skatāmies visas idejas, kas ir saistītas ar elektroautomašīnām, elektrouzlādi mājās vai publiski, vai kaut kādi monitoringi, vai automašīnas lētajā segmentā, vai kas cits, vai uzturēšana, apkalpošana, remonts, tās ir tās nākotnes nišas, kas būs noteikti pieprasītas, un mašīnu skaits pieaug, vai bateriju utilizācija, vai aizvietošana. Par šiem jautājumiem jau protams, domā, un piemēram, es arī domāju, ka no tāda aspekta arī Latvijā droši vien, ka būtu jāstimulē arī
tie jādomā 10 gadus uz priekšu, kas notiks ar tām ar baterijām automašīnu, kur viņas utilizēs vai pārstrādās vai izmantos citiem mērķiem. Ir rūpnīcas meklē vietas starptautiskās, kur veidot šīs rūpnīcas un kāpēc ne Latvijā izmantot nākotnes iespējas. Ko tu saki par saules bateriju, saules paneļu apkopi? Jo Aironis baigi forši darbojās tajā nišā, kas ir turbīnas, vēja ģeneratori. Tikko dabūjis, starp citu, tur investīcija jaunu pakusēšanu 2 miljoni. Bet kas notiek ar to saules paneļu apkopi? Tur ir kaut kāda niša. Kopumā jāsaka, ka vispār šīs gan apkopes, jo to saules parku, vēja parku skaits Baltijā pieaug un strauji vēl turpinās pieaugt. Un apkope ir viens papildus servis, ko tur nodrošina. Ja tu vari būt tik varbūt advancēts vai inovatīvs kā Airons, tad lieliski, jo tev tur ir unikāla pievienotā vērtība. Saules parkiem nedaudz vienkāršāk, jo tas ir tur vēja ģeneratoriem, tur ir tās turbīnas, kuras ir šobrīd jau 111 metru augstas un milzīgiem. Tur ir sarežģīti, tur drošības apstākļi, tur ir vienkārši fiziski kā apturēt. Vienu turbīnu apturēt darbu, piemēram, tas izmaksā $1000. Tur uz vienu dienu, piemēram, viņi nevar tā klikī. Tas, ja piemēram, vējš pūš. Un līdz ar ko tas tur ir sarežģītāk. Un saules parkiem mazliet vienkāršāk var ar lupatiņu pārspīlēt, protams, noslaucīt reizi gadā. Es jau redzu jau 100 tons, kas jau slauka. Bet ir arī tur risinājumi, arī robotveidīgie, kas, protams, braukā pāri. Bet vienmēr ir jārēķina tas izdevīgums. Mēs esam arī kādreiz skatījušies, daudz cilvēki ir prasījuši, vai man tagad ir jēga varbūt to sniegu tur tīrīt no jumta nost ziemā, lai tur saule šeit tad uzspīd. Ja. Bet parasti mēs tā ļoti nerekomendējam, jo pirmkārt saules leņķis jau ir zems, saule spīd mazāk, un pat ja viņi spīd. Un tās pūles pret to iegūmu piemēram, pie tām cenām, parasti tur, teiksim, tā biznesa case nav, bet kā fiziskai nodarbei, ja ievēro visus drošības noteikumus, man liekas, tā forši sniegu tīrīt ir. Ja man liekas, ka bija janvārī, šogad bija kaut kāds rekords, ka Latvijā bija visu janvāri kaut 16 stundas saule vienkārši. Kaut kas tāds ļoti, labi, ja varbūt viena diena tur, un par to ir arī vispār tas. Bet tas biznes, es redzu ļoti daudz tās saules baterijas, es nesaprotu to biznesu tieši Latvijā, ģeogrāfiski. Tu tikko teici, tā saule knapi vispār paceļās. Tas ir ziemā, jā, viņš ir sezonāls. Jā. Un tas rada izaicinājums, bet citādi tā saules tā jauda, varētu tā teikt, viņai Latvijā ir pilnīgi ok, viņa līdzvērtīga Vācijai. Vācijā ir ļoti daudz saules parki. Un Latvijai, starp citu, palīdz nedaudz arī tas klimats, jo saules paneļiem viņiem ir tendence ražot sliktāk karstā laikā. Tad tādas mūsu mērenās vasaras, kad saule ir ļoti ilgi pie horizonta, ja pareizi novietots, tur tie aprēķini ir ļoti labi un īpaši tiem, kuri paspēja, teiksim, tur krīzes laikā uzlikt, tur jau viss ir atmaksājies un viss kārtībā ir. Plus mēs redzam arī daudz pietiekoši interesants aspekts ir, mēs bieži runājam tikai par cenu, un no tāda aspekta tur bez baterijām ir sarežģīti, bet tas, ko mēs arī novērojam, ka cilvēkiem un biznesam ir tendence kļūt arī vairāk energo neatkarīgiem jau savā lokāli, gan ņemot vērā tur ģeopolitiskos riskus. Cilvēki mēģina saprast, ok, man būs krīze, bet man būs vasarā saules paneļi, tur vēl baterijas, tur pašpietiekams principā būšu un ziemā, tad tur, nezinu, jādomā vēl. Bet vismaz apkuri var nodrošināt, Bet jā, tas ir aspekts. Un ir arī citi, protams, emocionāls. Kā jau mēs zinām, biznesā ir tā, ka vismaz privātpersonu klientu segmentā izteikti, ka lēmumi jau tiek pieņemti tomēr emocionāli, ja, un pēc tam tiek racionāli attaisnoti. Bet enerģētikas biznesā tādā ziņā ir nedaudz sarežģītāk, jo tas preces elektroenerģija nav tāda, ko tu
ļoti vēlies, nezinu, tur domā par to katru dienu un vēlies iegūt savā īpašumā tieši no kāda specifiska tirgotāja. Tu pirmie pieminēji arī par to potenciālu, kā apsaimniekot vai, teiksim, uzlabot energoefektivitāti jau lietotām mājām vai kaut kādām vecām mājām. Ir viena arī no tādām biznesa idejām, kur ierodās kompānija, viņi uzstāda sensorus pa māju. Viņi izmēra visus, gan ventilācijas datus, gan siltumu, gan visu pārējo. Un tad ar savu kaut kādu algoritmu izanalizē, kur mēs varētu, teiksim, retāk kaut ko ieslēgt, kāds varētu būt tas sistēma izmantošanas ritms, pieņemsim. Un tas biznesa modelis šai konkrētai kompānijai ir, kas saucās Carbon Lighthouse, ir tāds, kad viņi atnāk un uzstāda visus sensors pa brīvu tavā lielajā mājā. Un tad saka, kad jūs mums maksāsiet pēc performance-based principa. Tad, ja tiešām jūs iekonomēsiet uz visu, tad arī jūs mums samaksāsiet. Man liekas, Latvijā es neko tādu nebiju dzirdējis vēl. Brīnišķīgs modelis, manuprāt. Ļoti tāds pareizs tas pieejams, salīdzinoši viegli arī pārdot cilvēkiem. Ja, tu neko īsti nezaudē, to var tikai iegūt uz tādu peļņas sadalas principu, ja tā varētu teikt, vai ietaupījumu. Un es tikai priecājos par šādām inovācijām. Ir Latvijā ir bijuši kādu laiku atpakaļ bija ļoti populārs šis apgaismojuma efektivitātes pēc līdzīga principa, ka nomainīsim jums visu apgaismojumu un tad sadalīsim peļņu no ietaupītā. Un šādi principā šobrīd jau lielākā daļa biznesu uzņēmumi, kam ir tāds apgaismojuma intensīvs vai profils, tad ir jau, protams, viss izdarīts. Bet vienu brīdi tas bija ļoti, ļoti aktuāls. Visu nomainīt uz LED apgaismojumu. Tur mēs arī paši darbojāmies šajā jomā. Tur ledus hallē, piemēram, tur ļoti liela izmaksu pozīcija ir uz šo nomainot. Ir ļoti liels ietaupījums, un mēs paņemam paši, uzliekam bez klienta, teiksim, finansiālas iesaistes, uzliekam savas apgaismojumu un tad par sadalām peļņu, tā teikt, uz ilgāku laiku. Bet tas ir tā kā uz mēneša ietaupījumu rēķina, ja jūs to peļņu iegūstat, vai tomēr tas kaut kāds fixed expense? Es precīzi tagad neatceros, vai tas kādu laiku ir pagājis, bet principā tas periods tas tiek noslēgts uz ilgtermiņu. Ok, labi. Bet, principā tas, lai tu biznesu varētu uztaisīt, tev jābūt pietiekami labām zināšanām, kur arī tie parasti kaut kādās lielās telpās ir tie energozudumi lielākie, un tu jau esi pēc pieredzes jau zini, kur šaut, kurā virzienā iet. Šis ir kā gudrā māja, un tur ar sensoriem un optimizāciju, efektivizāciju, varbūt kaut kādu paradumu maiņu. Tas tomēr prasa arī, varbūt, tai otrai pusē, zinām, iesaist. Viens īpaši negrib mainīt savus paradumus vai ko, bet ja to varētu nākotnē, bet tur gan ir ļoti liels investīcijas, bet vispār kopumā attiecināt uz, piemēram, energoefektivitāti, ja, ka tur mēs tavu māju padarīšu tik energoefektīvi, ka tagad tev par apkuri tur nebūs jāmaksā, tad to ietaupījumu mēs atkal sadalām uz pusēm, un tādēļ tu saņem foršu atlaidi sākotnējai investīcijai, piemēram. Dažādi biznesa modeļi, ko tur izspēlēt. Jā. Jautājums ir, kādu problēmu mēs atrisinām, jebkurai idejai, ko tu atrisini, kādu problēmu atrisini. Izdevumu. Izdevuma problēma, jā, vai laika problēma. Mūsdienās viena no lielām problēmām ir, ka tev ikdienas dzīvē mums ikvienam, kā cilvēkam, mums ir jūra ar lietām, problēmām, kas mums katru dienu nomāca jārisina ar visādi sīkumi, viss kaut kas kādu tur sieru un pirkt vai es nezinu, kādu tur tirgotāju izvēlēties. Ja? Ja tu cilvēkam spēj noņemt kaut daļu no šīm problēmām nost, un cilvēks var būt ar brīvāku galvu, tad es domāju, to arī novērtē ļoti daudz. Tāpēc tā arī mēs sakam, ka mūsu elektroenerģijas tirdzniecībā arī kāds ir labs servis. Ja? Labs servis ir, ka tev neviens nezvana. Es nezinu, kāds ir labs servis, jo es nekad neesmu zvanījis uz Zenefit, piemēram. Bet, ka piezvanīs būs labs servis, es to diezgan garantēju. Ir kaut kāda pašam novērot problēmas atdzīvē ikdienā, kuru tu gribētu, lai kāds tev noņem? Kādu sieru pirkt? Nē, labi, kaut ko citu. Man personiski, man tiešām ir tās visas mazās lietiņas, ko man liekas, ka, ja varētu to atbrīvot galvu no tām ikdienas
rūpēm, kaut kādām mazajām, tad tas ļoti, ļoti atvieglo dzīvi. Un es varu nosaukt visas gandrīz. Es labprāt atbrīvotos no tādām ikdienas. Es nezinu, tur brauc ceļojumā, kur meklēt mašīnu, kādu tur iznomāt vai tādas visādas lietas. Tā kā one stop tāds servis, jau, piemēram, kad tu gribi braukt ceļojumā, tu vienkārši piezvani Andrij, man vajag, tu pat nezini galamērķi, teiksim, tu saki, gribu, lai būtu silts, bet garantē man 95%, ka būs silts. un es gribu vienu kaut kādu turismu pasākumu tur, un lai bērniem būtu ko darīt vēl. Un to arī var just kā tendenci, un arī enerģētikā. Cilvēki, būsim godīgi, tā ļoti nevēlas iedzināties enerģētikas jautājumos. Un tad, ja tu beigās pasaki tiešām, hei, kur ar Enefit gala beigās maksās 3 reizes vairāk, un tev ar mums nebūs jāsazinās, un beigās tev būs komforts un es vēl nezinu kas, tad jā, bet tas, kas tur apakšā viss slēpjas, tad tas ir jau šī kompānijas uzdevums izdomāt, jo tas vairs nav tikai par elektroenerģijas nodrošināšanu un rēķinu izsūtīšanu. Okay, tad mēs liekam klāt papildus produktus, tur apdrošināt elektroierīces, tev par to vairs nesāp galva, tev liels patēriņš, mēs uzliekam tur kādu risinājumu, tur saule plus baterijas, tur optimizējam gudro lādētāju. Ja tev vēl elektromašīna, tad viss tur tas kombinēs tādā ļoti skaistā stāstā un ir ļoti efektīvi. Un nāk jau jaunās automašīnas ar baterijām, kuras ir padod uz abiem virzieniem enerģiju. Tad šobrīd tur 5-10% no jaunām mašīnām, bet prognozē, ka tur kaut 5-10 gadu laikā tās mašīnas būs pie 100%. Visas jaunām mašīnām būs iespēja padot atpakaļ tīklā. Ko tas nozīmē? Ka arī tas bateriju bizness viņš mainīsies. Ja tu saslēdz 100 mašīnas kopā, tev jau ir liela jauda baterijas. Un tu gan vari optimizēt jau pašas mājasemniecības, tur patēriņu, gudri un visādies, kurā mājasemniecība pat nezinīs, kas tur fonā notiek, bet ar algoritmiem, ar mandātu tur savam tirgotājiem, tur viss tiek automātiski risināts. Un tu gala beigās saņem vienkārši mazu rēķinu vai ļoti mazu. Bet vienlaikus tu vari ar to agregēto visu apjomu, ja piedalīties visos šajos tirgos, ko mēs iepriekš runājam par uzkrājušām tehnoloģijām. Tur balansēšanas tirgos, day-ahead tirgos, vai biržas tirgos. Es atvainojos, slengi. Kas tas ir? Day-ahead, tas ir nākotnes, jo mēs šodien notiek izsoles par to, par biržas cenu, par rītdienas ražotāji restīvi tirgus patērētāji prasa, cik lielu apjomu vajadzēs, ražotāji dod savu cenu, un tad viņi satiekās, un gala beigās mēs jau šodien ap pusdienas laiku redzam, kādas rītdien biržā būs cenas. Skaidrs, tā kā jūs uz priekšu jau... Tas tā kā uz priekšā. Kā viņi sauc? Tas ir day-ahead, viņš tas day-ahead, okay, jā. Un tirgus. Un tad ir vairāki tirgi, un tad ir intraday tirgus, kurā arī var piedalīties, kas ir tieši tajā dienā notiek, arī uz biržas cenām, principā, kur, ja tīklā ir iztrūkums vai pārpalikums, tad tiek piepirktas klāt papildu jaudas, ja tur. Un tad ir balansēšanas tirgus, kas savukārt nodrošina tur vēl papildu zem dziļāk, bet kas nodrošina atkal tieši tīkla stabilitāti. Un tur tās cenas ir pavisam lielas. Piemēram, tas tirgus darbojas tā, ka ir virkne ar ražotājiem, kas stāv un tādā nosacīta dīkstāvē un gaida tikai signālu, lai ieslēgtos pēc nepieciešamības. Ja tīkls kļūst, piemēram, sāk pietrūkt elektroenerģija, bet patēriņš sāk kāpt, tad uz citienu ir jāspēj ieslēgt ražošās jaudas. Un par to gaidīšanas režīmu arī tiek maksāts. Lai uzņēmums nodrošinātu šo stabilitāti, ražotājs elektroenerģijas. Tā es mēģinu to vispār skaidrot. Man personīgi viss, kas ar biržām saistīts, un tādām energo biržas, ir arī ziedu biržas, kas ir Holandē. Viskija biržas. Viskija biržas arī starp citu, jo tā vispār varētu atsevišķi tēma. Ļoti, ļoti interesanti tā pasaule ir. Mums bija viens podcastu raidījums, nemaldos otrais. Kurš bija ziedu raidījums? Otrais bija? Mums bija otrais raidījums bija par ziediem, par ziedu biznesu. Un tur mēs tieši runājam, ka ziedu biznesa ir ļoti, ļoti energo pieprasošs biznes. Ja, piemēram, man tagad būtu, es gribētu uztaisīt Latvijā
rožu audzēšanas biznesu un izkonkurēt Kenijas rozes, jo tur pārsvarā 90% nāk no turienes. Kas varētu būt tavs piedāvājums man kā tavam klientam, ja SAP Enefit, ko tu varētu man piedāvāt, lai es varētu tomēr to biznesu uzbūvēt? Tur ir nepieciešams, kas tur ir nepieciešams. Tur ir vajadzīgs sākumā sildīt, un droši vien pēc tam dzesēt vai kaut kas tāds. Kāpēc viņš ir ietilpīgs energoietilpīgs? Tāpēc, ka tiem ziediem ir nepieciešams ļoti noturīgs siltums. Un vienkārši ir tās telpas un siltumnīcas ir jāuztur siltas. Jā, tur noteikti varētu būt interesanti padomāt, kādas tur izcinājums piedāvāt, jo bieži, ja ir tāds energoietilpīgs, tad īstenībā viena no tendencēm arī, ko izvēlas, ir sākt miksēt arī pašus piedāvājumus. Tu daļu savu apjomu nofiksē ilgtermiņā, piemēram, bāzi kaut kādu, kas tev noder, piemēram, ziemā. Lai kad cenas ziemā vēsturiski viņas sezonāli ir augstākas, tad, un vasarā kāds hibrīda risinājums ar saules paneļiem plus baterijām, tu pilnībā pašpietiekams esi, visu elektroenerģiju nodrošini un dzesē vai otrādi, vai turpini sildīt jau no saviem resursiem. Tur būtu individuāli jāskatās tam uzņēmumu vajadzībām, bet tieši energoietilpīgi uzņēmumi ir tie, kuriem tam protams, ir jāpievērš lielāka uzmanība, un mēs labprāt konsultējam par šīm tēmām. Tie ir jūs klienti, jā, tieši? Jā. Mēs esam mūsu enerģijas portfels Baltijā ir vislielākais portfels starp visiem tirgotājiem. Un Latvijā, lai gan, piemēram, biznesa sektorā mums nav pēc klientu skaita vislielākais portfels, bet pēc tiem apjomu mums ir otrs lielākais portfels, tuvojamies pirmajam. Tā kā mums ir ļoti liels kompānijas ar ļoti lieliem patēriņiem, kur ir tieši tādi individualizēti risinājumi, kur, protams, ja tev izdevuma pozīcijā kā biznesam elektroenerģija vai vispār enerģija sastāv lielu daļu, tad skaidrs, ka tur pat niecīgi uzlabojumi uzreiz sniedz lielu efektu. Un te mēs runājam arī varbūt mazliet plašāk, jo ja mēs skatāmies elektroenerģijas ietilpīgs, bet arī enerģijas ietilpīgs, tur ir arī gāzes liels patēriņš vai kā citādi, un tad arī to var kopā kompleksi skatīties, un iespējams tur elektrificēt, vai ja tas ir racionāli pamatots. Jums ir kaut kāda tāda algoritmu sistēma, kad jūs tur saprotat to konkrēto biznesu, saliekat iekšā, un jums tur dators visu tur izfiško, kā bišķiņ gāzi, bišķiņ elektrība, ka jums vajag saules paneļus tur nevajag tieši, jo tur nav saules vai kaut kas. Kā tas notiek procesā? Mēs skatāmies uz to elektroenerģiju, mēs skatāmies uz iepriekšējo patēriņu, tur mēs ļoti sīki varam noteikt profilu, kādus produktus ir visefektīvāk izmantot, un vai tur, ja tas profils ir svārstīgs, tad tur varbūt birža ar kaut kādu akumulātoru, piemēram, arī bez paneļiem, kurš tos pīķus nogriež, vai arī ja tur ir konstanti nepieciešama ražošana, tad tur fiksēta cena, bāzes, kaut kāds apjoms un tā. Tāds pielāgot risinājumi mums protams, tas individuāli jāskatās, un katram klientam mēs arī dodam, ja mēs runājam par enerģijas risinājumiem, tādu kā no finanšu aprēķinu, kāds varētu būt potenciālais iegums, cik ātri atpelnīsies investīcija un tā. Mēs diezgan konservatīvi, ja godīgi dodam šos aprēķinus, jo Latvijā kaut kā mums ir tā tendence, ka mēs skrienam uzreiz, tikko bija tur krīze, tā saules paneļas salika, tagad saules paneļas ļoti salika, tagad cena ir 0, tur vasarā no sērijas, un tad ir jādomā jau, kā optimizēt šo ražošanu. Tad atkal baterijas tagad atkal ļoti liela interese, kas tālāk. Arī jau jāsāk domāt, kā to tieši integrēt ar savu biznesu. Klāva, ar oglekļa kredītiem jums ir kaut kāda saistība vai kaut ko jūs domājat vai nedomājat? Tu domā to CO2 tirgu? Jā. Un mums tas grupas līmenī notiek. Mēs esam arī ražotājs, protams, kā grupa, un mēs cenšamies pāriet ļoti strauji uz atjaunīgo ražošanu, bet šur tur un šad tad mēs tomēr iedarbinām šīs dekslānikas stācijas, un tur tas jautājums ir aktuāls.
Tu arī mūsu klausītājiem, un arī man, jo es līdz galam arī neizprotu detaļās to oglekļa kredīta, to tirgu, arī izstāstīt, kā viņš darbojās un kādas tur iespējas. Es tam niansēs ne, bet, ja mēs runājam par CO2 kvotām, tad, ja tu esi uzņēmums, kas rada šīs CO2 izmešus, tad tev viņi jākompensē ar CO2 sauksim tos certifikātiem vai kā. Un jāiegādājas, vai tev tiek piešķirts apjoms, ja tu viņu pārsniedz, tad tev tu iegādājies. Un tad ir šis tirgus CO2 tirgus, kurš attīstoties ražošanai, un viņi tos kvotu skaits viņš ir ierobežots. Un tas nozīmē, ka ja tu gribi attīstīt ražošanu, bet tu nevari viņu nosegt ar savām kvotām, tev ir jāpērk. Tu veido pieprasījumu, un pieprasījums rada cenas pieaugumu. Un tad šīs CO2 kvotu cenas ir viens no iemesliem, kāpēc arī fosilā ražošana ir tik dārga. Jo tas ir veids, kā stimulēt biznesus, ražotājus pāriet arī uz tīrāku enerģijas ražošanu. Jo vienkārši vienā no mums iepriekšējiem raidījumiem bija tāds īru uzņēmēju bizness, kad viņi stāda jūras zāles. Un viņu peļņas avots ir tieši šīs kvotas, ka viņi pārdod uzņēmumiem tādā veidā. Un principā mēs arī varam to nodefinēt, kad viņi tiek subsidēti no tiem fosīliem smagiem uzņēmējiem. Jā, bet arī šajā CO2, arī tajā virzienā tur ir virkne ar pilotiem, idejām, kur piemēram, kā samazināt šos CO2 izmešus kaitīgos. Un viens ir, protams, filtri un tas, kas attīstās arī, bet ir tehnoloģijas, kas jau noķer CO2, saspiež, tā varētu teikt, un noglabā kaut kur dziļi zem zemes. Ja. Un Latvijā arī ir piloti projekti un lielas kompānijas ar to nodarbojas. Arī pavisam nesen tika paziņots arī publiski, ka Švenk ir īstenojis jau iet straujas priekšu ar šo projektu. Un kas ir, protams, ilgspējīgi pozitīvi. Jo tieši iemesla dēļ, ka lai neizdalītu CO2 gaisā, un kas ir dārgi, jo tev jāpērk kvotas, un kvotu nepietiek, tu gribi attīstīt ražošanu, kvotu cenas ir dārgas, un tādā veidā meklēts tiek papildu tehnoloģijas, kā vienkārši izvairīties no tā CO2 izmešiem kā tādiem, kas ir planētai, protams, pozitīvi. Cits jautājums, kāds notiek visur globāli, kā Eiropā un kā Āzijā vai citur. Jā, Švenki ir bijušais brocēni, vai ne? Jā. Viņiem ir vienmēr Latvijā, man liekas, viena no vadošajiem, kuriem ir šīs smagais ražošanas process. Cements ir gan ražošana, gan energoietilpīgi ļoti, gan arī CO2 ietilpīgi. Runājot par tām oglekļa kredītiem, ir viena tāda biznesa ideja, kas ir vairāk tāda starpniecība, kur viena kompānija, viņa saucās Patch.io, un viņa principā saved kopā šos sauksim, dārzniekus, arī tos jūras zāļu stādītājus un koku un mežu stādītājus un saved kopā ar šiem uzņēmējiem. Un pēc būtības, kā tas izskatās, viņi embedo tavā, tirdzniecības uzņēmumā. Mēs pašlaik esam kafejnīcā, te man būtu pie rēķina viena maza poga, vai es vēlos, varbūt es pat nevēlos, bet vienkārši man ir tāda iespēja iegādāties šos CO2 tos kvotas vai kredītus, vai kredītu kaut kādu maksājumu veikt, kas automātiski ies tiem labajiem mežu stādītājiem. Man vienkārši, tas biznesa modelis ir tajā, kad ir vienkārši es esmu IT uzņēmums, kā starpnieks, kurš vienkārši iet pie dažādiem restorāniem, kafejnīcām vai Air Baltica. Un daļa peļņas ir tieši procentiņš no tās peļņas ir tad, kad cilvēks izvēlās to CO2 maksājumu veikt. Interesanti būtu jāiepazīst mazliet vairāk. Es zinu, ka arī enerģētikā, tieši konkrēti mūsu arī aktuāli šie zaļie certifikāti, arī izcelsmes apliecinājumi, kur ja mēs un kompānija
grib marketēt vai citu iemeslu dēļ izvēlēties elektroenerģiju, kas ir saražota vidē draudzīgi no atjaunīgiem resursiem, arī tad mēs varam nodrošināt izcelsmes apliecinājumus, ka tad mēs iegādājušies arī priekš šiem klientiem zaļu elektroenerģiju. Un mēs pavisam nesen tieši Latvijā privātpersonu segmentā pirms burtiski dažām dienām mēs sākam piedāvāt tikai zaļo elektrību privātpersonām. Tā kā visa elektroenerģija, ko iegādājamies no Enefit, ir saražota ar atjaunīgiem resursiem, nededzinot, neradot CO2 izmešus. Kas ir vērtīgākais biznesa padoms, ko tu esi iegūsi? No kāda vai kaut kur atlaist pats sevi, tas neskaitās, to mēs neņemam. To nevar arī bieži darīt. Tas, starp citu, ir atsauce uz Mārtiņa Ebita runu, kas saucās kā atlaist sevi pašu. Vai kā viņa bija nosaukums? Vai tu esi gatavs atlaist? Vai tu esi gatavs? Īsti tas nosaukums viņš īsti nekur nefigurē, bet stāsts ir nav par atlaišanu, bet par uzticību. Bet, tas garāks stāsts, bet tad citreiz kādreiz. Bet par to biznesa padomu, ja. Ir vairākas tādas, es nezinu, cik var teikt, bet ir vairākas varbūt tādas atziņas, kurām es tur reizēm sekoju līdzi un piemēroju savā dzīvē. Par biznesu tur ir daudz. Es pats studēju inovatīvo uzņēmēju darbību, tur visas tās lietas, tur problēma un kas klienti un vispārējais. Bet tas ir tāds standarts. Bet es ļoti cenšos sekot tādam principam, ka vienkārši dari, ja, un, protams, ka rūpīgi pārdomā lēmumus, bet nebaidies, ej uz priekšu, dari, kļūdies, cerams vienreiz, mācies un dari atkal jau kaut ko citu vai to pašu uzlabojot vai kā, bet ka tādu darīšanas. Man liekas, ka mēs arī Latvijā bieži, es negribu nivelēt vai kā, bet reizēm es varu par kaut ko sevi reflektēt. Tad, ka mēs plānojam, kaut ko sapņojam, bet līdz darīšanai nenotiek, spriežam, sapulcēs un tā. Un no tā, protams, mēs cenšamies izvairīties vairāk iet uz to darīšanu. Un ja par tādu biznesu, es atcerējos īstenībā vienu padomu vai metodoloģiju, ko mēs arī uzņēmumu izmantojam, ir tas WIG, Widely Important Goals, un tur viena no atziņām, tur tā visa metodoloģija, bet viena no galvenajām atziņām, kur es ļoti ticu, gan biznesā, gan privātajā dzīvē, ir fokus un disciplīna. Tu nosaki skaidru fokusu, konkrētu fokusu, un tad ir disciplīna, lai to īstenotu. Ar darbībām, kuras tieši ietekmē to izvēlēto fokusu. Tas ir, piemēram, ja salīdzināt tās alegorijas, ja tu gribi, nezinu, es izvēlos nomest tagad svaru, tad tas, ka es tagad, tā būtu mana prioritāte, bet tas, ka es katru rītu svēršos, un tā būs tā kā mana disciplīnas rutīna, tā nepalīdzēs. Ja? Ir jāizdomā konkrētas lietas, kas tieši katru rītu skriešu, varbūt, tad tas man palīdzēs. Un tos aktivitātes, protams, var mainīt, bet disciplīna vienkārši. Tā. Jā, starp citu, Aleks Hormozī arī, ko es ļoti daudz klausos, viņš arī saka, ka viņš katru dienu, kad 4-6 stundas tikai un vienīgi ieslēdz sevi melnā, tumšā telpā bez telefona un vienkārši dara to fokusēto darbu, kas dos viņam lielāko efektivitāti. Un tas patiesībā, es arī pats sev pieķēru, ka tas ir ārprātīgi grūti. Tu ieiet iekšā tajā melnajā kambarī. Labi, nav obligāti jābūt melnai telpai, bet vienkārši izslēgties no ārpasaules un izdarīt to, baigi grūti. Tas ir par to, ko mēs tā aizskaidrojām, pirms tam runājam par to sporta klubu, ko es pieminēju. Tur, principā, šo prasmi ļoti trenē. Tā kā tieši disciplīnu, apzinātību būt šeit un tagad. Tas labi, sporta klubs ir pagrabs, varbūt kāds dzirdējis Rīgā, bet kas ir tas princips? Sporta klubs tas būtu tāds, varbūt ļoti vienkāršot nosaukums šai vietai, bet tas, ka tur ir fiziskas aktivitātes, tas ir, tā ir vieta, kurā tu praktizē fizisku aktivitātes nedaudz, varbūt var ilgi paralēls ar crossfitu, bet es negribētu tā arī reducēt. Un kur ir disciplīna, ir noteiktā laikā jāierodas, nav iespēja neierasties. Ir konkrēts, kas notiek, ja es neierodos? To dod solījumu sev. Un, ja tu dod solījumu sev, tad ir jāpild. Un arī citiem, protams. Un šeit praktizē disciplīnu, solījumu pildīšanu, apzinātību, būt šeit un tagad. Tev ir šī procesa laikā, tu esi vienmēr tā kā savākts un
Un otrs, savā ziņā arī nedaudz tādu, grūti pateikt, tādu pašapziņu vai tur praktizē arī to, ka tu esi tāds pats kā citi cilvēki, un visi mēs esam vienādi. Un mums atšķir dažas lietas, bet kopumā mēs esam ļoti līdzīgi. Un tas ir ļoti vērtīgi, un var just, kā cilvēki transformējas caur to procesu. Tev varētu stāstīt, protams, bet es nevaru, protams, daudz spoilot. Jā, tur vajag jāiziet izbaudīt. Es neesmu pats tur bijis. Tas ir uz uzaicinājumiem, tur jāuzaicina. Tieši tā, tur mēs nevar tikt iekšā, tur mēs nezinām, kur tas atrodas. Sāksim ar to. Jā, bet tas otrs cilvēks, kas man stāsta par to virzienu, to fitness virzienu, kas ir, tas ir starp fitnessu, crossfitu, militāru disciplīnu, tur ir vēl kaut kādas lietas. Jā, tur tāds psiholoģiski praksa nedaudz no tā. Jā, tur psiholoģija. Apzinātība nedaudz, meditācija, tāda kombinācija starp. Bet cilvēki, manuprāt, tiešām transformējas. Mums mārketinga vadītāji izgāja šo procesu un uzaicināja mani. Acīm redzot, viņai likās, ka man ir nepieciešams. Viņi rūpējās par tevi. Jā, tikai tā. Tev ir kaut kāds mentors arī? Kā tu pats audz tajā CEO līmenī? Man īsti šobrīd tā mentora nav. Es pats biju pāris cilvēkiem mentors, un tā ir laba arī tāda pieredze. Bet mani vadītāji atrodas Igaunijā, un mums ir regulārs arī pārunas, un varētu to saukt arī par mentorēšanu, kur tad risinām kopā dažādas izaicinājumus un situācijas, kas rodas ikdienas darbā. Bet tu tikai vari viņiem tā atklāti teikt, klaušos, Džeki, es nesaprotu, izvediet man cauri? Jā. Mēs ļoti cenšamies, un mums arī bieži sanāk tāds uz uzticību balstītas attiecības. Man arī bija tā, ka teiksim, es nesen runāju ar savu vadītāju Igaunijā. Viņa man saka, es viņai kratu sirdi apmēram par savām lietām. Un viņa man saka, Mārtiņ, ko tu gribi no manis? Ko tu tagad gribi no manis? Ok, forši, ka tu pasūdzēs, ko tu gribi, lai es daru? Un es saku, labi, bet pirmkārt, tur var ņemt vērā manu feedbacku, tad varbūt nākotnē tas noderēs. Otrkārt, man arī vajag, kā arī uzņēmuma vadītājiem, reizēm vietu, kuras var vienkārši parunāt un izstāstīt arī tādas problēmas bez tāda risinājuma, jo tas tā kā mazliet nolaiž. Jo ikdienā vadītāja darbs ļoti bieži arī psiholoģiski rakstura uzklausīšanas, teiksim, ne tikai vienmēr visi cilvēki nāk ar risinājumu, prasīšanu pēc risinājuma. Ja tu nāc un uzreiz, ko tu man dari. Bet bieži vien tas ir vairāk tas cilvēcisks faktors. Un tā, bet arī līdzīgi kā psihologiem, arī psihologi iet pie psihologiem. Ja? Tad arī vadītājiem es iesaku visiem doties vai nu uz pagrabu, vai pie psihologiem, vai būt ļoti atklātiem ar saviem vadītājiem vai īpašniekiem. Forši. Un vadītāji, tev ir vadītāji, tā ir Igaunija, ja? Tā ir Igauņu kompānija? Jā, mūsu īpašnieks ir Igaunijas nacionāla kompānija, tad tā kā īpašnieku pārstāvs man ir vadītāji tiešām. Ok, forši. Ko mēs varam no viņiem iemācīties kā pa vadītājiem? Man ļoti patīk Igauņu tā kultūra, kas ir ļoti vērsta uz caurspīdīgumu. Tur mums ļoti sakrīt uz tādu augstu biznesa ētiku, uz pārdomātiem lēmumiem. Reizēm ir tā, ka man šķiet, labi, vienkārši darām, ejam uz priekšu, nemēram tās 7 reizes. Ja, ir sajūta, saka, ka ir jāiet. Nenokavēsim momentu, bet Igauni pārdomā ļoti racionāli. Un varbūt es lieku te klišējās, bet šur tu tā kā tiešām tu jūti tādu mazliet tādu šos virzienus, ko es tikko pieminēju. Kopumā man ļoti patīk strādāt ar Igaunijas kompāniju, mācas kompāniju. Jā, izklausās, ka tur ir ļoti mūsdienīgs tas menedžments. Visur jau ir savas izaicinājuma problēmas. Mēs visi esam cilvēki un ar saviem, un no reizēm izaicinājums ir šis attālinātais tomēr, kad nav, tad mēs ar laiku pa laikam cenšamies. Es aizbraucu uz Tallinu vai tad atbraucu pie mums uz Rīgu un ātrāk, protams, situācijas risinās un lēmumi tiek pieņemti,
bet kopumā vērtēju pozitīvi. Forši, labi. Nu, uz finišu tad varbūt vēl iesakāt grāmatu, ko mēs varam palasīt. Netflix No Rules grāmata, kas ir tieši par tādu, es uzskatu, vienu no labākajām vadības stila grāmatām, kurā balstās to, ka tu dod lielu brīvību saviem darbiniekiem vienlaikus, protams, prasa rezultātu. Un tajā grāmatā tiek iedot arī rīki, kā neuztaisīt pilnīgu bohēmu darba vietā, bet atraisīt maksimālo potenciālu savos darbiniekos. Īsumā tu ņem labākos darbiniekus, maksā viņiem godīgi vai pat vairāk, dod lielu brīvību, lai tie īsteno savu potenciālu. Nesen izlasīju arī Arnolda Švarcnegera grāmatu, šo te, piemirst, kā saucot, bet viņam arī ir interesants atziņas. Un viņš ir tas darītājs noteikti. Viņa viena no atziņām, ko viņš tur teica, bija mans plāns B ir izdarīt plānu A. Šis ir tik labs. Labi, uz to arī mēs varam beigt ar Arnoldu Švarcnegera atziņu. Starp citu ļoti laba atziņa. Jā, paldies tev, Mārtiņ, bija ritīgi forši. Paldies tev. Jā, tā kā uz saziņu nākotnē. Varbūt teikt, ka mēs pagribētu Uzaicināšu. Nē, labi, viss nē, to kancelē. Lielas paldies Mārtiņam Bansānam, Enefit vadītājam. Un mēs šodien esam aplūkojuši kādas 5 apmēram biznesa idejas, kas saistītas ar enerģiju. Kopā mums visiem raidījumiem tagad jau sanāk 109 dažādas biznesa idejas. Ja jūs gribat tās visas noklausīties, sākat ar pirmo raidījumu, neiet visam pēc kārtas. Tādā veidā jūs visticamāk atradīsiet kaut vai vienu vai divas biznesa idejas, kuras jūs varēsiet realizēt. Lielas paldies Kraftburger telpām. Viņi atrodas Dzirnavielā 60. Noteikti apmeklējiet arī šo brīnišķīgo kafejnīcu. Un tāpatās arī piesakojiet mūsu podkastam 1000 biznesa idejas. Mēs esam Apple, Spotify un arī YouTube pieejami. Līdz nākošajam raidījumam.